Nu kāds pamodiniet viņu. Tūlīt sākas sezona. Kāda sezona? F1? Da? Un gada pirmā sacīkste ir Austrālijā. Ja tu arī gribi pabraukāties, bet Austrālija liekas par tālu, brauc pie mums uz Ogri, uz cita telpa, kur mums ir autosimulators, kā arī citas VR izklaides. Tātad Austrālija. Ātra trasa, izskatās tā kā tie vecie telefoni. Man mīļākā sacīkste 2002. gadā. Ralfs Šumkers iet, ko jums vajag vēl kaut ko zināt? Šogad es jaunā sistēmā skriešu visam cauri. Svarīgas ziņas, bēdīgas ziņas un jautras ziņas. Tātad, pirmkārt, svarīgas ziņas. Es nezinu, vai jūs ievērojat, bet sāksies jauna F1 sezona, un tiem, kam neviens to nav pateicis, ir milzīgas izmaiņas formulās. Dzinēja jaudas sadalījums ir mazāk atkarīgs no dzinēja, vairāk atkarīgs no elektriskā spēka. Pašas formulas ir čut mazākas, DRS, tas kā aizmugurējais antispārns, tur pi. Tas vairs neeksistē, bet antispārni gan priekšējie, gan aizmugurējie, gan var vītrināties vēl joprojām. Plus ir boost mode, ir overtake mode, ir daudz kas jauns pie kā pierast. Bēdīgas ziņas. Šis ir bēdīgi visiem, kas ir Aston Martin fani, vai precīzāk Alonso fani. Viņiem nav labi. Dzinējs ir pārāk maz jaudu, un ekstrēmais formulas dizains, kurš pat nav baigi ātrs, nozīmē, ka ir problēmas ar bateriju, kas braucējiem īstenībā sit pa pirkstiem, kā arī ir vibrācijas, kā rezultātā Alonso labākajā gadījumā, cik 25 apļus bija gatavs nobraukt, Newijs teica. Jā, tas neizklausās pēc gatavas komandas šim gadam. Mums šogad pievienojas pilnīgi jauna Cadillac komanda, un viņiem pat nav tik traki. Un tad jautra ziņas. KitKats uztaisīja šokolādes formulu. Wow. Es gribu to šokolādes formulu. Paskatieties uz mani, uzrunā mani kā auditoriju. Es gribu to šokolādes formulu. Kaut vai iedodiet kaut vai tikai spoguli no tās formulas. Dodiet man. Prognozes šajai nedēļai. Pirmkārt, paprasīsim cilvēkam, kas neseko superregulāri un neseko visām aktivitātēm līdzi, Normundam. Labdien! Čau! Kas uzvarēs formulā? Vispār jāzina, kas brauks formulā. Uzvarēs McLarens, uzvarēs Piastri. Jā, man pat ir pareizā krāsa kreklam. Super. Aiziet Piastri! Paldies, Normund. Manuprāt, es teikšu, top 3 būs Russells, Verstapens, Antonelli. Es zinu, Ferrari fani ļoti cer uz šo sezonu, viņiem atnesuši jaunu inovāciju, viņi uzlika to kebaba griežamos savā aizmirē antispānu, viss tagad būs primā. Bet pagaidām vienīgais, par ko viņa konkrēti uztrauc, tas, ka Ferrari ir mega iespēja startos, kas ir labi, bet tas ir tikai starts. Manuprāt, viņiem nav tā pilnā paka. Kopumā testiem sekojot līdzi, Mercedes un Red Bull izskatījās vispilnāk gatavi. Tad Ferrari 3, McLaren 4 kaut kas tā. Nevar viet sagaidīt, ka būšu kļūdījies. Bet laipni lūgti jaunajā sezonā. Ko jūs sagaidat no sacīkstes Austrālijā? Ieraksti komentāros.